dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Labvakar akustiskajā ceturtdienā, labvakar Radio Valmiera eterā. Studijā atgriežas Krišs Kabostiņš un kā jau katru ceturtdienas vakaru, arī šoreiz eterā vesela stunda dzīvās mūzikas akustiski. Arī šoreiz mazliet tuvāk iepazīsimies ar kādu mākslinieku, kas darbojas tepat uz mūzikas skatuves Latvijā. Raidījums ne tikai klausās etera viļņos, bet arī skatās video tiešraidē mūsu mājaslapā radiovalmiera.lv un arī televīzijas RTV ekrānos, tā ka sveiciens skatītājiem. Jūs jau noteikti to redzat, tāpēc pārstāju runāt, lai arī klausītājs sadzird to, ka šodien akustiskajā ceturtdienā dziedātājs Dons. Sveiki, labvakar! Tukšums. Cik līdzīgas jūs abas, mana bērna māte un tu, baltā dāma pie kājām, kurai sūs. Pat skaistāk nekā cerēts, viegli vienam pamosties, pilsētā tāds sutīgs un miers. Es reiz jau biju Ellē, un kādā grāmatā, kuru nolādēja ikvienā baznīcā. Rētas manā kaklā, pēc tavām brokastīm, es neticu nevienam spogulīm. Ko darīt, kad no rītiem pamostos, un trulis melts, kāpēc esmu dzīvs. Tukšums gultā, acīs durjā iemācās, man bez tevis būt. Kas labāks tu vai nāve, ak tvīņu māsas jūs, plaukstā bārdas nazis pagaidām dus. Es pārcelšos uz Elli un tavām grāmatām, ar līkumu tu iesi garām baznīcām. Ko dari, kad no rītiem pamostos, un trulis melts, kāpēc esmu dzīvs. Tukšums gultā, acīs durjā iemācās, es brūcēs ieskatot, un kara cirks ir mans draugs. Tā klintīs varens sirgs, žēlabaini kādu savu. Un trulis melts, kāpēc esmu dzīvs. Tukšums gultā, acīs durjā iemācās. Ko darīt, kad no rītiem pamostos, un trulis melts, kāpēc esmu dzīvs. Tukšums gultā, acīs durjā iemācās, man bez tevis būt. Bez tevis būt. Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā dziedātājs Dons un viņa ģitārists Jānis Bērziņš. Jā, sveiki, labvakar. Sveiki, labvakar. Kā atbraucāt?
Forši lietas lija, bišķiņ, bet tā ceļš bija mierīgs un patīkams. Un ļoti labi, kad šodien līst, kad nelīs iespējams svētdien. Iespējams, svētdien būs arī pērkona gaisa. Tas ir saskaņā ar jaunākajām prognozēm. Nu, bet tu jau zini, kā ir ar tām prognozēm. Tās var arī nepiepildīties, un tās noteikti vēl mainīsies. Bet, to tad laika ziņā stāstīsim, nevis šajā raidījumā. Jā, labi. Pirms mēs sākām šo raidījumu, mēs aizkadrā sarunājām, ka rīkosim konkursiņu. Būs konkursiņš, jā? Konkurss faktiski ir noslēdzies. Tas patiesībā ir visātrākais konkurss, kāds jebkad ir bijis Radio Valmiera etrā. Tātad uzdevu jautājumu, jā, atbildi. Twitterī rakstīja jautājumu. Tātad, vai tu atceries, kā mēs uzdevām? Pirms 10 minūtēm. Jautājums ir tāds, kurš ir dziesmu teksta autors albumam Signāls? Visām dziesmām. Un pareizā atbilde ir Ingus Bērziņš. Tieši tā. Tāpēc, ka es piespiedu tvīt, tad uzdevu jautājumu un bladauts kaut kādi 10 atbildes uzreiz, visas, protams, visas pareizas. Es jau zināju, ka tā būs. Tāpēc es rakstīju, ka pirmajiem trijiem būs tava albuma Signāls kopijas. Jā, ar visu parakstu. Ar visu parakstu, tātad, jā. Tas, ja skatās internetu tiešraidē vai arī RTV ekrānā, albuma kopijas ir uz galda, un es domāju, ka mēs varētu arī uzreiz paziņot uzvarētājus. Jā, daram tā. Tas man te viss priekšā ir rakstīts. Tu sauc uzvarētāju? Jā. Es paņemšu pilspālu uzreiz. Tā, es dodu pilspālu, lūdzu. Jā. Un tu rakstīsi kam, jā? Jā. Ok, tu rakstīsi ar to tā kā ar Twitter vārdu, jā? Tātad pirmā uzvarētāja, viss trīs būs meitenes. Puiši arī ir atbildējuši, bet pirmās bija meitenes, jā? Tā, lai es neko nesaukt, pirmā bija Kristīnes. Kristīne Sēne, jā. Tā, Kristīne, 2 i burti, jā, un 2 s burti galā. Kri ar 2 i? Otrie būs i. Kristī, tie 2, jā. Kristī. Ne, Tātad tur ar 2 s, jā? Jā. Tātad Kristīna raksta mums uz e-pastiņu, uz info@radiovalmiera.lv savus kontaktus, stāruņu numuru, tad mēs ar tevi sazināsimies un arī noskaidrosim, kā tu tiks pie balvas. Otrā ir, kura atbildējis pareizi un arī iegūst Dona jaunāko albumu Signāls kopiju, ir Blondā, 5 a burti galā. Jā, Blondā. Jā, arī saņem tātad īpašu vēlējumu, vai vismaz 4, 5, jā. Ir visi 5 A. Atcīm redzot, viņa nav vienīgā blondā, kas reģistrējās Twitterī, un tad atcīm redzot 5, kas pieregistrējusies ar tādu niktēm. 5 A galā. Tā mums palicis 3, jā. Un tā ir vēl viena Kristīne. Kristīne, @Kristīne, apakšvītra lielais D. Tā, tagad vēlreiz Kristīne. Jā. Vienkārši normāli Kristīne. Kristī, tur atkal 2 i burti, jā. Tad ir apakšvītra, aiz vārda. Jā. Un tad ir lielais D. Kristīne. D. Kristīne D. Jā, Kristīne D. Jā, apsveic Kristīnu. Jā, ko, 3 uzvarētāji noskaidro, tas tiešām bija pats ātrākais konkurss, kāds esmu rīkojis. Atbildes vēl ir, protams, paldies arī Mairim, paldies Kalvim, Ingusam, Laurai, Zuzītei, Līgai, Baibai, Laurai, Eviļai par pareizajām atbildēm. Bet konkurss, ir noslēdzies diezgan veiksmīgi, manuprāt. Forši, Maleči, ka uzminējāt, kas ir. Par Ingus Bērziņu mēs vēl parunāsim, mēs varbūt tagad varam parunāt par Jānu Bērziņu. Tātad šādi un tādi es redzēju, ka tu uzstājies viens, ar vienu akustisko ģitāru. Kādreiz skatos mazākos koncertos. Tikai akustiski mēs uzstājāmies kopā ar Jānu Bērziņu. Tikai vienmēr, jā? Man liekas, tā ir pamatā bijis, jā. Okay. Un tad ir arī otrs sastāvs, kad mēs spēlējam ar grupu. Bet Valmierā, starp citu, mēs spēlējām Tītē. Kad laika atpakaļ. Tas bija viens superīgs pasākums. Bija lieliski jaunieši un publika bija fantastiski. Mans kolēģis Andris spēlēja kā DJs pēc tam, vai ne, tajā pašā pasākumā, un es skatījos, kā viņš tālruni bija uzfilmējis to masu, kas bija tajā mazajā tintē saspiedusies. Super. Baigie maleči un vienmēr ir prieks spēlēt superīgai publikai. Cilvēkiem, kuriem reāli interesē, vai ne? Jā, forši, kad dzied līdzi un tad tas pasākums ir izdevies. Es varu tikai priecāties un gūt gadu. Kas ir tavā tajā otrajā pavadošajā sastāvā? Kas tur spēlē? Tur ir Mārcis Sauziņš, Rudolfs Danfelds un Toms Poišs. DJs Ruda?
DJs Rud, Rudolfs Danfelds ir bundzinieks. DJs Rud ir producents, kas producē 5 dziesmas. Es tur lasīju, jā. Precīzi neatceros, atvainojos, jā, bundzinieku kungam, kas, tā neatcerējos. Jā, šeit tad arī Jānis Bērziņš pievienojās mūsu sastāvam. Mēs tā kā tu izvēlējies? Kādu laiku jau sen atpakaļ jau mēs spēlējam jau diezgan ilgi jau no Lēlas laikiem jau. Pat pirms Lēlas jau savācāmies. Zini kā, parasti rock grupas, teiksim, jaunās rock grupas Latvijā parasti varēs tā, ka 5 puiši un pagām visu, kopš bērnu kājas pazīstam, tad izvēlās instrumentus un tad tur spēlē grupā. Katrs no savas Latvijas puses Rīgā centrā satikāmies pie Esplanādes un... Nē, es jokojos. Liks sludinājumu, ne? Kaut kā, es pat, ja man prasītu, kā tas viss sākās, es tad maz nevarētu atbildēt. Jā, bet katrā ziņā sastāvs ir, jau ilgāku laiku spēlējat kopā, katrs no savas Latvijas puses, no kuras Latvijas puses tu esi? Esmu uzaudzis Brocēnos, es esmu dzimis Saldū, un 16 gados es pārcēlos uz Rīgu, un tā arī paliku tur. Un Jānis? Jānis ir no man kraja. Arī no tā paša kraja, vai ne? Un no tā paša gala, no Saldus Brocēnu gala, ir arī mums darba kolēģis, kuras arī strādā, tirgo reklāmu mums. Super. Un viņas arī parūpējušās par kādu dāvanu tev. Tu brauc ar ciemu kukulu ar disku, vai ne? Meitnes, un tā kā saviem novadniekiem, vai ne? Tātad sveicieni no Sandras, abiem diviem, arī sarūpējuši dāvanu. Tātad... Super, paldies. Dāvana numur 1 ir Radio Vamera krūzīte pēdējā. Pēdējā krūzīte? Tā ir pēdējā krūzīte. Es nezinu, vai drukās vēl, bet tā ir pēdējā. Super, tā ir tev. Paldies. No Sandras, jā? Paldies, Sandriņa. Viņa Brocēnos mācījās skolā un Saldū laikam dzīvo. Super, Sandra, paldies. Tā ir viena, lūk arī viņa. Es tur biju pamāju tev, vai ne? Un arī otra dāvana, tā ir, kur jau man nočaukstēja mikrofonā. Tā ir vesels kalns ar saldumiem, ar gotiņām dažādās formās, jā? Jā, tieši tā, saldus gotiņa, kur viss ir priekšā rakstīts, jā. Tos ir gan jums uz 2. Tev tā kā krūzīt, jā, pacienāt, bet tā dūšīgi pacienā, jā. Jā, Jānim Končs. Kā saka, brālīgi sadala. Zini, kā ir, ka brālīgi sadala? Brālīgi tas, kad atdod otram lielāko, ņem maisu. Lielāko pusi, jā. Dali tu, brālīgi. Bombongas gan tagad netaisam vaļā, neēdam, jo man tā likās, ka baigi grūti parunāt ar tādu ar gotiņu mutē, grūti parunāt, vēl grūtāk padziedāt. Ar gotiņu mutē grūti runāt. Tāpēc es domāju, ka tās bombongas pagaidām noliekam nost un kaut ko uzspēlējam, kamēr neesam sākuši ēst. Dons. Ko mēs spēlējam? Mēs spēlējam... Kāds Twitterī var ierakstīt nākamo dziesmu. Jāizvēlās starp kolekcionāru un Leilu. Izvēlaties jūs, kurš... Tā kā šitās dziesmas laikā vai tagad uzreiz? Nē, zin kā, šitās dziesmas laikā, lai izvēlās vai nu būs nākamā Leila vai par zilo kleitu. Tātad dzirdējām Twitterī, rakstam @Radio Vamera, ko Donavs spēlēt nākamo par zilo kleitu vai... Leilu. Vai Leilu. 2 varianti. Jā, kolekcionārs. Tu atnāc lūdzu, šodien uz teju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tu tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dušs. Istabā smaržo pēc kaut kā rūt, parādījos gan tangos kurš. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Kā man patīk kolekcionēt justas kurpes un vēl šo to. Vēlams, lai būtu sarkanā krāsā, jo tā mani iedveso. Pa
par dienām esmu kārtīgs un stīvs, manā istabā vienmēr ir tīrs. Manu rīta sveicienu možo, laipni sagaida piena vīrs. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Esmu noslēpumais. Savus darbiņus labos es sadalu krāsainās tabulā. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Laikam tev sāk pietrūkt gaisa, būs man jāatver plašāk loks. Manis tikko radītā glezna ir nevisai izdevies joks. Dzirdētais Dons un viņa ģitārists Jānis Bērziņš Radio Valmierā akustiskajā ceturtdienā. Jā, sveiki visi, kas pieslēgušies. Sveiki vēlreiz, vai ne? Jā, sveiki vēlreiz. Jau krietni laiciņi esam gaisā. Mēs šeit eterā spēlējam tādu tā kā nelielu izvēles spēli. Mums starp citu kādreiz bija izvēles spēle, 2 raundi katru darba dienu. Tur varēja izvēlēties nākamo dziesmu, Twitterī. Tagad, man likās, ka mēs to nekad vairs nespēlēsim. Jā. Šodien spēlējam pateicoties tev. Super. Tātad 2 varianti, kuru dziesmu spēlēt Donam nākamo dziesmu par zilo kleitu vai dziesmu par Leilu. Būs abas, bet kura būs pirmā? Kura būs pirmā, jā. Viss kārtībā. Tātad balss jau ienāk, turpinām balsot, bet pa to laiku, Jānis, kad viena lieta klausies, mēs runājām, ka pirms nedēļas vēl spēlēs. Tad man pazvanīja pagājušajā pirmdienā un teica, klausies, netieku. Kas bija? Ko darīja? Šādi sanāca, nevarēja atbraukt. Varēja atbraukt droši vien, bet man bija sakrituši diezgan daudz darbu uz galvas. Un es jau gribēju laicīgāk zvanīt un brīdināt par to. Bet es cerēju, ka tas atcelsies un neatcēlās tās lietiņas visas un tā sakrita. Bet zini kā, forši, ka pēdējais raidījums šis ir. Nevis pavisam pēdējais, bet šajā sezonā. Šajā sezonā, es domāju, jā, šo sezonu pēdējais raidījums, es domāju. Tā trakna punktu pieliekam ar tevi. Tāda, jā. Pats gan netik trakns, bet punkts gan pamatīgs pirms līgo svētkiem. Raidījums būs arī atkārtojumā nākamo nedēļu 27. jūnijā. Tas, ja tu tagad skaties kalendārā un nav jau 27. ja ir 20. Jā. Tad būs vēl. Iespējams, ka vēl kādreiz, jo visu vasaras garumā arī varēs klausīties raidījumu. Mums būs zelta fonds akustisko ceturtdienu. Tad labākā izlase, labāko raidījumu būs visas vasaras garumā. Līdz nonāksim atkal pie dzīvajiem. Tātad nevis koncerta dēļ atcēli uzstāšanos pie mums, bet citu lietu. Jā, man bija personīgās lietas, kas man bija. Es neprasīšu. Zinu, kā kādreiz, man mamma neiedod mašīnu, es nevaru atbraukt, vai ne? Tad es arī saku, man personiskās lietas. Netiek vienkārši savādāk, vai ne? Starp citu, ja mēs runājam par koncertiem, cik tu aizņemsies šobrīd? Mums diezgan tāds
saspringts grafiks ir. Var nesaukt vēl konkrētas vietas, to mēs noteikti vēl pajautāt. Jā, bet tie lielākie tādi pasākumi, uz kuriem mēs īpaši gatavojamies patiesībā uz katru koncertu, bet Rīgā tagad spēlēsim 27. Jūnijā tur pie Daugavas. Daugavas koncerta zāle tagad jauna tāda vietiņa. Okay. Un tad mums būs 12. Jūlijas Summer Sound. Un tad tajā pašā dienā vēl festivāls Rīgā. Tad 2 festivāli. Kurš būs pirmais? Pirmais būs Summer Sound. Un tad būs festivāli. Jā, un tad mēs laižam tālāk festivālā spēlēt. Un tad jau, kas būs 13. tur ir. Tur jāstāsta. Tad jāskatās uz priekšu, bet cik laicīgi tad man, tev ir jāzvana, ja es gribu te uzaicināt uz koncertu? Raidījums viens, piemēram, es izdomāju aprecēties šovasar vēl. Jā, tad ieiet draugiem LV, Šķērsvītra, Dons, un tad tur ir tā man mūzikas sadaļa. Un tur ir Dāvis profils. Un tur uzklikšķina parādās telefona numurs, un zvan Dāvim, un Dāvis pasaka, Kad var vai var vispār, jā? Jā, droši, ka var. Protams, ka var. Es ļoti labprāt spēlēju un daru to, kas man patīk. Es spēlēju kāzās kādreiz? Vienas kāzas mēs nospēlējām tagad nesen, 8. jūnijā. Tas bija interesanti, jo spēlējām jau savu programmu. Nespēlējām, pieņemsim... Raimond Palva vecās dziesmas. Tās dziesmas neskanēja, jā, jo skanēja mūsu standartiņš, mūsu standarta programma, un tas bija diezgan interesanti, un tā cilvēki gribēja, un mēs brīdinājām, kad ir arī smagāka mūzika, un tāda... Tas bija viss. Bet visi cilvēki bija gatavojušies, vai nebija paklausījušies, kas tas Dons tāds ir vispār? Tas bija ļoti jauki un feini, un cilvēki dejoja un priecājās. Tad tur ar pilno sastāvu tur bija? Ar pilno sastāvu, tā bija pirmā reize. Bet patīk, un var vēl tātad, jā? Jā, es domāju, ka jā. Tieši pirms mēneša tu prezentēji savu 3. studijas albumu Signāls. Klausies, kas tas par signālu? No kurienes? Ko tas nozīmē? Signāls. Ko nozīmē signāls? Jā. Ļoti grūti izstāstīt. Pamēģini. Tas varētu būt signāls. Signāls ir kā zīme, kuru tu dzirdi, un kas tev iekrīt acīs, vai iekrīt ausīs, vai sirdī, vai kur vēderā. Tas ir signāls. Sajūti. Man liekas, tāds sajūtas varētu būt. Tavs albums ir tāds, kurš iekrīt sirdī. Varētu tā būt. Tas jau ir klausītājiem jāprasa. Tas albums ir iekritis manā sirdī. Jā, albumā tajā ripulī tad ir ierakstīts skaņas signāli, vai ne? Jā, bet signāls var būt arī, vizuāls, bet tas katrā ziņā varētu būt brīdinājums signāls. Varētu būt uzmanības signāls, vai ne? Varētu būt vēl kāda ceļa satiksmes noteikumi. Visādi. Mēdz būt visādi, jā. Signāls ir signāls, un signāls ir pats skanīgs vārds, manuprāt, ļoti. Un tagad es tev uzdošu jautājumu, kur tu noteikti esi atbildējis katrā intervijā vismaz pēdējā mēneša laikā, jo tieši mēnesis ir pagājis 20. maijā, tā bija prezentācijas koncerts, vai ne? Jā. Un tagad 20. jūnijā mēs tagad esam akustiskajā ceturtdienā. Ar ko šis albums atšķirās no iepriekšējā? Viņš ir dažādāks. Pirmais albums, ne pirmais, bet albums Lelle bija vairāk tādā vienā līknē. Ja, taisīts, mēģinājām mēs tur. Šeit ir vairāk, es spēlējos vairāk ar visādiem stiliem un piesaistīju 2 producentus. Jā. Katram bija pa 5 dziesmām, ļoti demokrātiski. Un tad tas košums visā tajā un tās krāsas samaisās iekšā. Un tad ikdienas mainās šīs te mīļākās dziesmas. Katru dienu tev ir cita mīļākā dziesma no šī albuma? Jā. Piemēram, kāds noskaņojums, tad paklausies brīnumu, vai pieņemsim, ja tev ir tāds noskaņojums, tad tu paklausies Izdrāz man zirdziņu, vai pieņemsim Cietumnieku, vai tur Paldies, vai Signālu, vai Māsu upi, un tā. Iespējams, ka ar kādu no šīm dziesmām mēs arī tagad turpināsim tā. Es domāju, ka mēs varētu mūsu tajā mini izvēles spēlē saskaitīt balsis kopā, vai ne? Saskaitam, jā. Padomā to pilspālu, turpat tās uz galda mētājās, jā. Tā tad jāpieraksta. Tik daudz nav, cik es tur varbūt sākumā pašpildēju, bet tik un tā jāpieraksta, jā. Tā tad mums bija 2 varianti. Mums bija Leila,
Jā. Mums bija zilā kleita, es rakstīšu saīsināti ZK. Jā. Tā, Baiba mums balso par Lēlu, tur mēs pieskaitām vienu. Sandra par zilo kleitu, tur viena balss. Otrā balss ir par Lēlu, 2-1. 2-2 Inga balso par zilo kleitu. 3-2 zilā kleita arī no Ivo Eilīša puses. Tā, tas arī viss. 3-2, tātad lielākā daļa balsotāju 60% ir nobalsojuši par Dona dziesmu Zilā kleita. Kādu rītu starp sezonas beigās briesmonim vairs negribējās ēst. Pret turistiem viņš pēkšņi kļuvis laipns, apsēdās olas dēļ. Tik 5 jautājumi, kad šī garām slīd par mazo zilo kleitu. Un pārējie būs rīt. Teikas, kam ir gaismā tev bail, bet gribas vēl. Par skaistiem, stipriem bruņiniekiem, kuriem nekā nav žēl. Tik 5 jautājumi, kad šī garām slīd par mazo zilo kleitu, un pārējie būs rīt. Tik 5 jautājumi, kad šī garām slīd par mazo zilo kleitu, un pārējie būs rīt. Tik 5 jautājumi, kad šī garām slīd par mazo zilo kleitu, un pārējie būs rīt. Par mazo zilo kleitu, un pārējie būs rīt. Par mazo zilo kleitu, un pārējie būs rīt. Būs rīt. Dons Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā ar dziesmu par zilo kleitu no jaunākā albuma Signāls. Jā. Jaunāko albumu Signāls, tu tātad tikko izstāstīji 2 producenti veseli tev viņu. Jā, Kaspars Sansons un DJ Rūt. Katram pa 5 dziesmām uz pusēm, bet albumā ir 12 dziesmas, tu nesanāks pusēm, kā tu tās 2 pilnīgi. Jā, tās 2 es pieliku klāt, pats no sevis. Tur palīdzēja, jā, tur tās ir apslēptās dziesmas un tiem pacietīgajiem, kas klausās, tie tiek līdz 12 dziesmām. Viss tā kā beigās jānāk klausās 10 līdz galām, tur vēl. Jā. Nu labi, pacietīgi, lai klausās, vai ne? Laikam 3 cilvēkiem mēs uzdāvinājām disku pilnīgi bez maksas. Jā. Pašā stundu sākumā konkursu viņi izspēlēja. Kā mēs viņiem prasīsim naudu? Protams. Albumu es arī rakstījis dažādās studijās, uzslās 3 gabalās. Jā, arī Valmierā šeit. Jā. Hodila studijā. Jā, mēs rakstījām signālu šeit. Ne dziesmu signālu, bet signālu kā ierakstījām bungas šeit vairākām dziesmām un arī ģitāras un basas partijas un tad jau vedām tālāk uz Rīgu un tad jau mūsu zelta rokas Krišāns Geidāns ķērās klāt pie miksa un miksēja un taisīja. Kāpēc tu rakstīji 3 studijās? Kāpēc nevar vienā? Tāpat, Valmierā. Hodila rekords pie Ģirta, jebšu pie Lomika. Kā visi Latviju pazīst. Vispār paldies Lomikam. Tas bija foršs laiks, kad mēs te bijām 2 dienas un ļoti saspringti un mērķiecīgi strādājām diezgan ilgi. Un paldies viņam par izturību, kad viņš izturēja mūsu maratonu un
Bet kāpēc 3 studijās? Jo pa lielam bija tā, ka abās studijās notika 2 studijās, Mutes studijā un Ansons Lab studijā notika vienlaicīgi darbības. Jo nav jau tā, ka dziedātājiem nepārtraukti ir jābūt un jādzied. Nav, jā, tiešām? Nav tā, jā. Ja kāds nezina. Tas nozīmē, ka, teiksim, trijās studijās, var vienlaicīgi veikt vienu tā pati grupu ierakstu, piemēram, vienā tur sit bungas, bet, otrā tur ģitāri, trešā jau dzied. Vairāki bundzinieki un vairāki ģitāristi un nav baigi pa dārgi, ne? Nē, bagāts dara, kā grib, es saprotu, Donijā, viss kārtībā. Albuma vāciņš, viņš izskatās kā, es pat nezinu, Dāmritas laukums. Šaha laukums. Šaha laukums. Tam ir kāda nozīme? Jā, jo viss albuma ieraksts gāja caur šaha spēlēm. Pamatā mēs ļoti daudz spēlējām šahu, un tad mēs arī apmeklējām Rīgas šaha skolu. Nopietni. Jā, un tad mēs diezgan tā satrenējāmies, un vēl joprojām turpinām spēlēt šahu, un šahs ir ļoti forša spēle. Es iesaku cilvēkiem, kas nezinu, kas uzspēlēsim kādreiz. Tu spēlē? Es spēlēju, protams. Jā. Es neesmu gājis šaha skolā. Es nedaudz pagāju, bišķiņi, lai es saprastu, piemēram, tur franču uzbrukumu vai, labi, ok. Pietiks par sportu. Tātad šahs ir oficiāls sporta veids, par sportu nerunāsim. Runāsim tātad par mūziku. 2006. gadā tātad iznāk tavs pirmais albums Lights On, 2008. seko Lēla, tāpēc pēc 2 gadiem 3. albums iznāk pēc 5 gadiem, 2013. Ko tu darīji šos 5 gadus? Mums arī ēterā tevis pietrūka. Mēs spēlējām tās iepriekšējās dienas spēlējām. Krāja materiālu un patiesībā es biju sakrājis tik daudz, ka man bija ideja rakstīt dubultu albumu. Bet tad es spēlēdams šahu padomāju 2 gājienus uz priekšu. Es teicu, vai pasolītim, mēs ierakstām vienu, un tad nāks nākamais. Un principā jau jūlijā mēs ķeramies klāt jau un rakstam jaunu materiālu. Tas nozīmē, ka tas jaunais materiāls jau ir nostādāts līdz tādam līmenim, ka var iet studijā iekšā un rakstīt iekšā. Apmēram, tas gan ir forši. Jā, fēni ir tas, kas materiāls ir sarakstīts un kad mēs varam to nodot klausītājiem, lai viņi vērtē. Mēs tagad klausītājiem varam vērtēšanai nodot vēl kādu dziesmu, kas jau ir ierakstīta. Jā. No iepriekšējā albuma Lights On, ja es nemaldos, bija tava dziesma Tukšums, vai ne? Mēs raidījuma sākumā viņu dzirdējām. Tukšums ir no albuma Lēle. No Lēles. Jā. No otrā albuma. Es šeit otrā tikai sajauc vietā. Ap 2 L burti sākās. Viss kārtībā, jā. Mēs arī nedaudz atpūtīsimies, noklausīsimies dziesmu Tukšums un dzirdētāji Dons. Vēl līdz 8:30 vakarā šeit Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Varbūt mazliet garāka reklāmas pauzīte sanāca, bet jebkurā gadījumā mēs joprojām esam gaisā kopā ar dziedātāju Donu un viņa ģitāristu Jānu Bērziņu. Dons teica, ka obligāti jāpiesaka ir. Vairāk nav godīgi, vai ne? Jā. Un es domāju, tā kā mēs esam baigi daudz tās reklāmas klausījušies, tagad varētu paklausīties arī kādu dziesmu no tā repertuāra. Lēla varētu uzspēlēt, ne? Jā. To, kas zaudēja pirmie tie izvēles spēlē. Es iziešu pālpot, pa stikliem priecīgi dejo, viens laternu slepkava rīts. Uz stūra veceneburas aicina mani līdz. Lēlā, lēlā, lēj, mūžīgi viens un tas pats stāsts. Lēlā, lēlā, lēj, gribu vienmēr palikt bez maz. Un notašķīts 7. tramvajs un ripa zem viņas mēles. Un sabrūcis tilts viņas bērnības parkā. Izbalē uzraksts uz durvīm par cirku, kas aizbraucis prom. Es tevi mīlu, Joko, es tevi arī, Džons.
Pietiekami spēcīgi, jā. Paldies! Man liekas, ka tu nespēlēji tajā mūzikas stilā, kur jākliedz. Bet tu nekliedz, tu skaļāk dziedāji vienkārši. Jā. Es tam mazliet pacitēšu Twitteri. Labi. Ja drīkst. Jā, savādāk, tie mums pagaidām. Tur viens otrs tweets ir arī uz tavu kontu, kā adresēts, bet lielākā daļa tomēr. Mans konts ir Dons apakšvīta Tvito. Jā, redz, 2i. Jāuzmanās, jā. Salvita raksta, ka parasta vakarā viņa radio neklausās, bet, ja reiz spēlē Dons, tad arī obligāti ir jāklausās. Jā, Solvita skēle. Jā. Viņa arī starp citu vienā radio strādā, bet ne pie mums vienā citā. Labi. Tad varbūt jāsazinās, varbūt ir izdevīgi. Jā. Dačuks uztraucās, acīm redzēt, par fona mūziku, bet, galvenais uzsvars tomēr ir uz Donu. Baiba raksta, glāze Jāņa dzēriena un radio Valmiera fonā ir baigi labi, tāpēc, ka Dons šeit ir. Zai raksta lielisks Dona koncerts, akustiskajā ceturtdienā šobrīd vakars ir izdevies. Paldies Zaigai. Paldies Zaigai. Bet forši tāda Jāņa dzēriena, glāze Jāņa dzēriena. Tātad... Visi zin, par ko iet runa. Bet, protams, alkoholitoši negatīvi ietekmi uz likām. Santa raksta, patīkams mājapceļš, jo akustiskajā ceturtdienā radio Valmiera viesojas Dons, bišku patīk, kā viņš drusku uzdzied. Aha. Tā mēs varam paturpināt. Es domāju, ka var paturpināt droši drusku uzdziedāt, lai Santai arī bišku patīk un lai patīk arī citiem radio Valmiera klausītājiem. Māsa upē no pajāmu steidzams izsaukums. Māsai upē darbu neatrūst, droši zināms mums. Māsa upē palīdz meitenēm kļūt par sieviete, un tāpēc šonakt skolas pagalmā kāds čukstē žētē, kas vienam labi, citam moka šķiet. Es kļūdos gribot visu vienu vietu. Man sāp, kāpšu peklē, sūdzēt galvenam, lūk tāds līdzi, tepat zem vēlenam. Māsa upē zūd no sakariem, kas mums palīdzēs. Māsa upē no pavakariem, citur sēklusēs, kas vienam labi, citam moka šķiet. Es kļūdos gribot visu vienu vietu. Man sāp, kāpšu peklē, sūdzēt galvenam, lūk tāds līdzi, tepat zem vēlenam. Zem vēlenām, māsa upē no pajāmu steidzams izsaukums.
Māsa upe no Dona jaunākās plates, jaunākās studijas albuma Signāls, kā skatos pēc dziesmu sarakstīna dziesma numur 5. Jā. Pirmie stāstīja, ka šis nav vienīgais materiāls, ko es ierakstījis šajā albumā, oficiāls 10 un tur plus vēl 2 pa kluso dziesmiņas, vai ne? Jā. Ir vēl materiāls, strādāšu jūlijā, sāks rakstīt iekšā jaunu albumu. Pastāst, ko vairāk. Pagaidām daudz ko negribās stāstīt, jo varbūt iespējams tajā procesā pamainīsies kaut kādi stili, varbūt nedaudz, varbūt kaut kas tāds. It kā jau mēs esam nobrieduši, bet es daudz neko negribu stāstīt. Zini, man patīk izdarīt, un tad, kad ir fināla... Man arī nepatīk. Kad ir fināla gatavs produkts, tad arī cilvēki var vērtēt un teikt, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk, bet pirms tam runāt kaut kā nav riktīgi. Tas varētu, ka es atceros, ka bērnībā, piemēram, neglojot putnu būrīti, nekad neļauj tēvam skatīties, kamēr nebūs pabeigts. Jā, bet iespējams, ka nākamajā albumā tas nebūs albums, tas būs EP, 6 dziesmas. Tomēr. Jā, jo tas būs viens stils. Un tad es izdomāju, ka mēs uztaisīsim mazo EP. Runājot par stilu. Būs arī lētāks. Būs uz puses lētāks. Tā kā 6 dziesmas. Jā. Būs lētāks. Jā. Elastīgas atlaides. Jā. Varētu vēl noglēties reklāmas beigās. Par stilu runājot. Tad rakstos. Cik vispār internetā, cik informācija bija atrodama par tavu jaunāko albumu Signāls. Daudz mūzikas žurnālisti uzsvēr to, ka šeit ir, salīdzinot, teiksim, ar iepriekšējo Lēli, šeit ir dzirdams pavisam savādāks Dons. Vai tajā EP atkal būs cits Dons? Iespējams, jā. Es nezinu, es būšu tāds, kāds es esmu. Iespējams, tāpēc savādāks 5 gadi ir pagājuši. Un dzīvē viss kādas lietas ir notikušas, un viss kādas lietas ir mainījušās, un kļuvušas zināmas. Un daudz kas ir piedzīvots, un daudz kas vēl tiks piedzīvots. Tādā izpratnē, kad visu to salikām iekšā, tās sajūtas un tās pieredzes un tās skaņas, kādas vēlējāmies, varbūt tāpēc arī ir, protams, tāpēc ir citādāks, tāpēc, ka nevaram būt tādi, kādi mēs bijām pirms 5 gadiem. Bet, ja reiz, to albumu visticamāk izdos, kaut kad nākamgad. Varbūt šogad beigās. Varbūt pat paspēj šogad beigās, tad mazāk laiks būs pagājis un Dons būs mazāk paspējis mainīties. Līdz ar to mēs varam secināt, ja tev patīk albums Signāls, tad noteikti patiks tas EP, kas iznāks apmēram pēc pusgada iespējams. Jā, varbūt viņš iznāks februārī. Un tas mūzikas stils, pie kur tu centies pieturēties vai necenties? Tajā EP? Jā. Varbūt bišķi funks laikam, es nezinu, bišķi tāds iespējams, bet es saku, neko negribu teikt, varbūt mēs pamainīsim un būs beigās tur elektronika kopā ar roku un tā. Piemēram, doom metāls, tur hardcore jau nebūs. Trash metāls, nē. Trash metāls arī nebūs. Nē. Es nemāku tā nopietni rūkt kā tas ir atsevišķs talants. Tas ir cits talants un cepar nost džekiem, kas tā ņemās, bet man kaut kā tā dziedāšana. Visi džeki nevar tā ņemties. Nevar jau, protams. Tieši tā. Es diezgan aktīvi arī ražoju singles, gaidot albumu Signāls. Tātad mums bija par Zilo kleitu, mums bija Signāls, Māsa upe. Jā, nākamā nedēļā nāk ārā jauns singles Slēpiet rožu dārzus, 2. dziesma no albuma. Tā, es viņu patiesībā, ja es gribētu, es teiktu, varētu atvērt to albumu, viņu uzlikt to tagad. Nošmaukties, vai ne? Bet es tā nedrīkšu. Oficiāli sagaidīsim singlu, vai ne? Tātad Slēpiet rožu dārzus, kas arī ir ar Ingus Bērziņa rakstītu tekstu. Kāpēc tu neraksti pats savu tekstu klausies? Tāpēc, ka Ingum sanāk lieliski teksti, un viņš ir, manuprāt, viens no labākajiem tekstu autoriem Latvijā. Tāpēc arī viņš rakstīja, jo es noteikti, es nezinu, paies laiks, varbūt paies 5 gadi, vēl 5 gadi, tad būs pirmais albums ar maniem tekstiem. Varbūt tā var. Bet tu nesoli? Bet es nesolu, jo es esmu vairāk tāds cilvēks, kas raksta melodijas. Un tas ir tas, kas man patīk darīt. Man ir teksti pāris latviešu uzrakstīti. Es viņus vēl neesmu publicējis, un man ir demo visādi sataisīti. Bet es... Tagad būs gatavs. Tā kā man pašam viņi tiešām ļoti patiks. Un es jutīšos, ka tas ir
tas ir vērts palaist tautā. Respektīvi, teiksim, jādara dzīvē tas, kas tev vislabāk padodās, vismaz tajā brīdī varbūt jātrenējās kādās citās lietās. Tas, ka es, piemēram, māku sanaglot putnu būrīt, uzreiz man nepadara pa galdnieku, vai ne? Un ja es gribu kādu skapteri, es tiešām saucu, īsto meistaru, tad varēs arī tur rakst savas melodijas, un tad, kad vajag meistaru vārdiem, tad tu klausies Ingu, man tev vajag, būs gabals viens beigas. Jā, un tandēms jau ir izveidojies tāds, un es varu tikai būt priecīgs un laimīgs, kad man ir tāda iespēja, ka Ingus uzraksta šādus lieliskus tekstus. Starp citu, jāsaka, ka Dons ir viens no pēdējā laika pārliecinošākajiem mūziķiem, kurš ir viesojies Akustiskajā ceturtdienā, pasties savācis rītīgi mūziķu komandu, vārdu autors ir, producenti, ierakstu studijas zināms, visi gatavs, tikai jāstrādā. Kaut kā tā ir paveicies, jā, es vēl joprojām reizēm tā kniebi sev vai nav sapnis, jā. Tas ir kad notiek darbs un kad mēs strādājam, un mēs pat reiz studijā rakstot, bija 6:00 no rīta, kad jau bija nostrādāts 18 stundas. Un tad es teicu, cik lieliski ir tad, kad mēs neskatāmies pulkstenī un mēs darām to darbu, kas mums ļoti patīk. Un pilnīgi vienalga, vai ir 3 naktī, un es nedomāju par to, ka man ir tagad vai cik liels nogurums, man jāiet gulēt, vai ne, un tā tālāk. Man ļoti liels prieks, ka tā ir, jo kā mēs sacīt, laimīgi laiku neskaita, bet, lai cik laimīgi mēs arī nebūtu Radio Valmiera ēterā šeit Akustiskajā ceturtdienā, man ir jāskatās pulkstenī, un pulkstens vēsta. Es arī tā metu acī īstenībā. Ik pa laikam, jā, tad es paslēptu un nerādītu. Bet, tu redzi, ka mums ir palikušas mazāk kā 5 minūtes līdz raidījuma izskaņai, un es domāju, ka tās 5 minūtes mēs liederīgi varētu izmantot, klausoties labu mūziku, dziedātāji Dona un viņa ģitāristi Jāņa Bērziņa izpildījumā. Smalki kā dublī uz viņas ceļgaliem. Dublī pēc viņas lūkšanām. Esmu klusums virs ūdens, es esmu neiesākts glābs. Starta zīmi gaidošs, kā karoks vējā, neaizkāds jau sakūsta zārs. Pizzicato, nebam pa castrolia. Pizzicato, kā signāls baložī. Visiem reizēm sāk dūdot un kailiem izģērties, kā pagānisko svētkos, kur atļaus tas, kas gadiem liekas, tad 1, 2, 3. Un sakūsta zārs, tāds kā sakura zārs. Tas ir kā signāls, nav vairs laika, jūs ausīs mars, sāksies svētpavasars. Tas ir kā signāls, I like Esmu klusums virs ūdens, es esmu neiesākts glābs. Starta zīmi gaidošs, karoks vējā, neaizkārts, tad 1, 2, 3. Un sakūsta zārs, tāds kā sakura zārs. Tas ir kā signāls, nav vairs laika, jūs ausīs mars, sāksies svētpavasars. Tas ir kā signāls, 1, 2, 3. Un sakūsta zārs, tāds kā sakura zārs. Tas ir kā signāls, nav vairs laika, jūs ausīs mars, sāksies svētpavasars. Tas ir kā signāls. Dons ar dziesmu signāls Radio Valmiera Akustiskajā ceturtdienā. Es beidzot sapratu, kāpēc tu tik uzstāji. Gribēju šo dziesmu spēlēt kā pēdējo savu uzstāšanās reizē pie mums, mūsu ēteras studijā. Protams, ka jābeidz ir uz pozitīvas nots, lai arī citreiz tās dziesmas ir mazliet bēdīgākas. Kāds noskaņojums reizēm dzīvē, vai ne? Ir šķiršanās, ir prieka brīži un tā.
Nu, tagad mums tāds priecīgs šķiršanās brīdis. Jā. Priecīgs šķiršanās brīdis. Paldies, Dan, par to, ka atradāt laiku ar visiem koncertiem un ierakstu studijās. Paldies, ka uzaicinājāt. Un es, protams, labprāt nākamajā sezonā atbrauktu iespējams ar jaunu materiālu. Bet tiešām forši un viss ļoti labi dzirdams. Un mums paldies skaņu. Skaņa vīram Andrim Jurgam. Jā. Un mums lieliski filmē. PTV operators Kalvs Krumīšs sveicina arī viņām kārtējo reizi, jo viņu kaut kā pēdējā laikā baigi bieži sveicina. Gan klausītāji, gan mūziķi. Man tik bieži nesveicina klausītāji. Bet labi, pietiks par to. Donam, lai izdosies koncerta sezona, lai izdevies EP ieraksti kaut kad uz nākamo sezonu, varbūt uz Ziemassvētkiem, tur tā sanāks. Varbūt nesanāks, nesolam neko, bet katrā ziņā noteikti vēl tiekamies. Labi, super, paldies, ka uzaicinājāt. Tā. Čau! Dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena.